Mēs esam pieraduši, ka mūsu dārgās sievietes rūpējas par saviem vīriem, par bērniem, par mazbērniem, par visiem mums apkārt, taču ikdienas rutīnā un skrejienā bieži vien sanāk aizmirst pašai par sevi. Un to, diemžēl, mēs redzam arī mūsu praksē, ka sievietes vērš pēc palīdzības novēloti. Latvijā, tāpat kā citvietē Eiropā un pasaulē, mamogrāfijas skrīnings sākas no 50 gadu vecuma, kad reiz 2 gados ir jāveic mamogrāfijas izmeklējums. Taču globālās tendences un mūsu pašu pieredze parāda, ka arvien biežāk pacienti saslimst ar krūts vēzi pat pirms 50 gadu vecuma. Manā praksē ir bijušas sievietes, kuras ir pat jaunākas par mani, un, diemžēl, jāsaka, ka jaunām sievietēm šī slimība parasti ir agresīvāka un izplatās ātrāk. Respektīvi, šī slimība paliek jaunāka, un to varētu skaidrot ar riska faktoriem, ar dzīvesveida faktoriem, kā piemēram smēķēšana, alkohola lietošana, neveselīgs uzturs, mazkustīgums, vēlas pirmās dzemdības, mikroplastikas organismā, hormona aizstāja terapija un citi faktori. Un runājot par mikroplastikām, tā ir pieaugoša problēma mūsdienās, īpaši cilvēkiem dzīvojot pilsētās, ir ļoti piesātināta satiksme, mašīnas brauc riepas, berzējās pret asfaltu, pūdeles okeānos, un tās visas mikroplastikas pilsētās nonāk gaisā. Cilvēks to ielpo, un tas, kas agrāk likās nereāli, ka šīs mikroplastikas nevar tikt uz orgāniem, jo ir hematoalveolārā barjera, respektīvi plaušu asins barjera, un tad ir hematoencefaliskā barjera, respektīvi asins un smadzeņu barjera. Un šobrīd jau ir pierādījumi no autopsijām, kur šīs mikroplastikas ir tikušas orgānos, piemēram, smadzenēs un citur. Un, kā mēs zinām, svešķermeņi kā plastika, plastmasi, kas nonāk organismā, viņi vienkārši tur izraisa ilgstošu iekaisumu, jo organisms šos neorganiskās vielas nespēja sašķelt, viņas tur vienkārši paliek un iekaist. Un no viņiem ir ļoti grūti atbrīvoties, un tas, protams, pastiprina jebkādu vēža iegūšanu. Tāpēc vīrieši, džeki, lūdzu parādiet, ka jums rūp jūsu sievietes un uzdāviniet mamogrāfijas izmeklējumu jau no 40 gadu vecuma.